Labdien, 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 labdien! Šodien mēs atrodamies ATA centrā. Šī ir tiešraide no ATA centra. Lielā mutes veselības diena, kad ar saviem bērniem, pusauģiem un gal galā arī pašiem kaut ko noderīgu uzzināt. Tavam smaidam.lv kopā ar Dab Dental Latvija rīko šo bezmaksas pasākumu. Izmantojiet lūdzu iespēju. Un, ja jums ir iespēja tik līdz ATA centram Rīgā, tad līdz pat 18. šeit var atnākt ar savu mazāko vai lielāko mazuli un pasēdēt zobārsta krēslā, parunāt ar zobārstu, ar higienistu, kaut ko uzzīmēt, varbūt kaut ko ļoti noderīgu iegādāties, bet pēc brītiņa arī kaut ko ļoti noderīgu uzzināt. Es gribu izstāstīt, ka šeit ATA centrā pirmajā stāvā ir ļoti daudz dažādas iespējas. Šobrīd, piemēram, notiek bildēšanās ar Richiju Rūlu, Tavam smaidam LV fotostendām. Turpat blakus ir fotokaste, kurā jūs varat arī sabildēties ar savu telefonu, varbūt salikt kaut kādas bildes sociālajos tīklos, patusēt ar bērnu un uzzināt ko vairāk arī par mutes veselību. Mums ir arī iespēja piedalīties lielajā izlozē. Lielajā izlozē mums ir 1000 eiro vērta dāvanu karte ceļojumam ar Impro. Šī izloze notiks pulksten 15:30, tā kā līdz pulksten 15 šeit ATA centrā meklējiet QR kodu, ar savu telefonu nobildējiet, reģistrējieties, uzrakstiet vārdu, uzvārdu, telefonu numuru un e-pastu, un līdz pulksten 15 tas jāizdara. 15:30 lielā izlozē ir arī, starp citu, citas izlozes paredzētas, ko varat izmantot, ja atrodaties šeit uz vietas. Piemēram, ja jūs gribat ko vairāk uzzināt par mutes veselību, šis ieraksts būs arī pieejams Tavam smaidam.lv mājaslapā. Ja jūs šobrīd mūs skatāties Facebookā, Facebook tiešraidē, tad, un kaut ko esat palaiduši garām, tad šajā ierakstā varēsiet to noskatīties vēlreiz. Bet es, Valdis Melderis, es šodien gribētu parunāt par to, kas notiek ar mutes veselību Latvijā. No vienas puses šī tāda diezgan nopietna diskusija, jo situācija arī ir diezgan nopietna, kā Dab Dental Latvija vadītāja un Tavam smaidam LV vadītāja Beata Gaila stāstīja atklāšanā, ka mēs esam mutes veselības ziņā, laikam, ja zobu veselības ziņā, 4. no beigām pasaulē vai Eiropā? Eiropā. Tagad Eiropā, bet arī tas izklausās dramatiski. Parunāsim par to, ko darīt lietas labā, kāda ir situācija, un mūsu paneļa diskusijas nosaukums ir Kas notiek Latvijā? Manas viešņas, īpašās viešņas, es gribētu teikt, profesora Anda Brinkmane, zobārsta, Latvijas zobārsta asociācijas prezidente, Rīgas Tradiņu universitātes zobterapijas un mutes veselības katedras vadītāja un asociētā profesora Egita Senekola, docētāja, pētniece, Rīgas Tradiņu universitātes zobterapijas un mutes veselības katedras sastāvā. Un runāsim mēs par daudziem tādiem svarīgiem elementiem. Būs arī ļoti noderīga informācija, tā kā gatavojieties lūdzu pierakstīt. Un pirmais jautājums ir epidemioloģiskā mutes veselības situācija Latvijā. Epidemioloģiskā mutes veselības situācija, tas izklausās dramatiski vienkārši. Kas ar to ir domāts? Nē, jūs jau ļoti labi zinat, ka epidemioloģiskie pētījumi tiek veikti ne tikai mutes veselības konstatēšanas jomā. Šādi pētījumi ir visās medicīnas nozarēs, bet ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs zinām, kādi ir šie dati. Nu, es personīgi jums tagad pastāstīšu par mūsu komandas veiktiem pētījumiem, jo, ja mēs kaut ko strateģiski plānojam, ja mēs kaut ko ieviešam un darām, mums vienmēr ir jāsaprot, kāda tā situācija bija un vai viņa ir mainījusies. Bet būs viens diezgan liels patīkams pārsteigums, jo nu, pat bija viens svaigs pētījums, es par to nedaudz arī pastāstīšu, un mutes veselības situācija 12 gadus, es gribu teikt, jauniem bērniem ir uzlabojusies. Ja? Nu, tad es jauniem bērniem mutes veselības situācija esot uzlabojusies? Jā, un to es tagad arī nedaudz pastāstīšu, ja drīkst. Ja? Nu, parasti mēs vienmēr salīdzinām mutes veselības rādītājus pasaulē zināmās vecuma grupās. Parasti tas visbiežāk notiek 12 gadu vecumā, un tad visā ir liela datu banka, un šajā datu bankā visas pasaules valstis ieiet ar attiecīgo pētījumu, protams, vienmēr pieminot noteiktu gadu, kad tas ir noticis, un tad var salīdzināt. Un mums ir tāds pavisam vienkāršs rādītājs KPE zobiem, kas nozīmē kariozie, plombētie, ekstrahētie, izrautie zobi. Cik tādu ir vārds sakot? Tas ir vidējais tā kā rādītājs, kāds ir valstī. Nu, mums
90. gadu sākumā šis rādītājs bija tāds, ka vidēji katram bērnam bija pat 6 kaut kādā veidā kāries skarti zobi. Katram bērnam 6 bija 90. gadu sākumā? Vidēji 6, jā. Tad mēs, protams, ieviesām daudzas un dažādas izglītojošas programmas un parādījās arī tādi profesionāļi kā zobu higiēnisti un tā tālāk. Un bija ļoti daudz izglītojošas programmas sadarbībā ar industriju, ar Blendamed, ar Colgate, varbūt jūs to visu ļoti labi atceraties. Bet mūsu valsts nekad nav izveidojusi tādu vienotu programmu, kas noklāja visu valsti. Tā nav tā labā ziņa. Jā, nu, un šai sakarā pirmie tādi epidemioloģiskie pētījumi mums bija, tie bija 93. gadā, pēc tam 2003. gadā. Tad šis rādītājs no 6, no 5,8 nokrit uz 3,4. Tā ir laba ziņa, ja? Jā, un tā bija tajā laikā laba ziņa, jo tas bija aptuveni 40%. Un tad man jāsaka tā, ja mēs, tie, kas tagad varbūt skatās internetu vidē, tie tagad redz uz ekrānu, vai ne, kādu tad mēs izskatāmies, ja mēs salīdzinām sevi Eiropā. Nu, mēs tur gan mēs pārāk labi neizskatāmies. Jo, ja padomājiet, ja mums ir tas 3,4, vislabākie dati ir Dānijai, tas ir, nu tagad pat varētu būt 0,4, ir starpība. Tātad knapi kāds zobs bojāts, ja, un ļoti daudz kāries brīvie. Arī Vācija ir ļoti labi dati, 0,6. Nu, mēs ar to savu 3,4 varat iedomāties. Ko es gribu teikt par šiem te datiem runājot, ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu tādas ilgtermiņa izglītojošas un profilaktiskas programmas. Un ir ļoti svarīgi, lai mutes veselība tiešām tiktu regulāri uzraudzīta. Un tas nozīmē gan, mīļie vecāki, ka regulāri ir jāved savu bērni visās vecuma grupās pie zobu higiēnista un zobārsta. Un mums tomēr ļoti stingri vajadzētu runāt par to, ka atbildība ir ne tikai profesionāļiem par labu mutes veselību, bet pamatā tā ir vecāka atbildība. Un te es jums tikai, šeit varbūt būs tā kā sarežģītāk attēlots, lai jūs redzētu, ka tie epidemioloģiskie pētījumi ir tādi ļoti nopietni. Te jūs redzat to 3,4. Parasti šādos pētījumos konstatē ļoti daudz faktus. Ne tikai kāda ir kāries intensitāte, kāda ir arī smagana veselība, konstatē arī, cik daudz silanti tiek likti, vai ir zobu traumas bērniem. Ļoti daudz dažādu rādītāju. Kas ir silanti? Par silantiem man kolēģi pastāstīs, pat tā nopietnāk un vairāk. Jā, bet un arī par to, kas mums nākotnē ir arī labas ziņas. Mēs šodien atnācām nest labās ziņas. Jā, silantus vajadzētu likt daudz vairāk. Un parasti vienmēr pēc šādiem pētījumiem seko arī noteiktas rekomendācijas. Un tās rekomendācijas vienmēr saistās ar to, ka vajag florīdas saturošās lakas likt, ka vajag likt silantus un cik svarīgs ir izglītojošais darbs. Nu jā. Un šeit varbūt jūs arī tie, kas vēro ekrānu, jūs redzat, šeit ir šis pēdējais pētījums, te varbūt īpaši labi neredz, bet šis pēdējais pētījums, kurš burtiski dati tika apkopot mēnesi atpakaļ, parāda, ka šis te KPE zobiem ir 2,3. Un tā ir tā labā ziņa. Nav vairs 3,4, bet ir 2,3. Mēs arī runājam par bērniem? Par 12 gadus veciem bērniem. 12 gadu veci bērni. Mēs tagad runājam par 12. Nu, tā tad situācija tomēr uzlabojās. Mēs jau gan ļoti par to uztraucāmies, jo Covid laiks nesa savas izmaiņas, bet ko es gribu teikt visā šajā sakarā? Nu, kā jūs arī te redzat, tie, kas skatās varbūt ekrānā, ja, ka tomēr zobu tīrīšana 2 reizes dienā ir tā problēma, kas klibo, un tikai puse to dara visās vecuma grupās. Parasti meitenes to dara vairāk, zēni mazāk, bet tas ir tikai puse. Un tad vēl ir arī ļoti svarīgi, ka nelieto visu florīdas saturošās zobu pastas. Un vēl kas ir svarīgi, ka mēs arī par to runāsim, kad ir ļoti svarīgi skatīties, cik bieži un daudz uzņem cukuru. Tas ir ļoti svarīgi. Nu,
Parasti vienmēr es tūlīt arī beigšu par to tēmu, ja vienmēr ir secinājumi, un tad vienmēr nāk arī klīniskās rekomendācijas. Es domāju, ka mēs tos slaidus vēl pēc tam palaidīsim, ja vecākiem interesē, viņi var paskatīties. Bet es domāju, ar to arī pietiks, jo tās rekomendācijas ir ārkārtīgi vienkāršas. Tikai jautājums, kāpēc Latvijas iedzīvotāji viņus neievēro. Vai tas ir tik grūti tos zobus iztīrīt 2 reizes dienā ar fluorīdu saturošu Jā, jo, zobpastu? ja es šovakar neiztīrīšu, iztīrīšu rīt. Ja no rīt neiztīrīšu, iztīrīšu vakar. Un vēl jau ir tāda lieta, viena lieta ir tīrīt zobus, otra lieta, cik ilgi mēs viņus tīrām, vai ne, un kā mēs viņus tīrām, un vai mēs zobu diegu lietojam, un kas ir ar to cukuru, un vai mēs mutus pēc tam skalojam, vai vispār jāskalo mutu pēc zobu tīrīšanas, un tam līdzīgas lietas, tāpēc mēs tūdaļ ķersimies arī pie rekomendācijām. Bet gribu atgādināt mūsu skatītājiem, kas mums šobrīd pieslēgušies, ir, ka šī ir tiešraide no ATA centra, kur Daba Dentāla Latvija un Tavams Maidam LV rīko lielo mutes veselības dienu. Šeit mums ir aizmugurē, jūs varat dzirdēt arī fonā bērnu čalas un ņemšanos, un arī mūsu vecāki te ir izglītojis dažādos stendos ATA centra pirmajā stāvā. Starp citu, jums ir iespēja arī līdz pulksten 18 līdz šejienai nonākt un pašiem personīgi arī ar saviem lielākajiem vai mazākajiem mazuļiem piedalīties. Savukārt šī ir diskusija, kas notiek Latvijā. Piedod, Jāna Dombora, šoreiz par mutes veselību, kas notiek Latvijā. Mana sarunbiedrenes ir profesora Anda Brinkmane un asociētā profesora Egita Senekola. Un nākamais jautājums tiešām ir par rekomendācijām. Ko mēs darām ne tā kā vajag un ko mums vajadzētu darīt? Kas ir galvenās kļūdas? Varbūt kas ir galvenie mīti, kuriem nav patiesība. Piemēram, runājot par to, ka vajadzētu vairāk lietot tās zobpastas, kurās ir fluors? Jā, fluorīdi. Fluorīti. Vai fluorīdi? Fluorīdi. Fluorīdi. Savienojumā. Lūk, un tad mēs esam dzirdējuši taču gal galā, ka nemaz tik labi viņi nav. Es kaut kur internetā lasīju, ka tā ir sazvērestība, un īstenībā tur, jā. Ko jūs atbildat tādiem cilvēkiem, kas nāk ar šādām interesantām ziņām pie jums? Te es došu vārdu tagad savai kolēģei. Tie, kur nāk ar šādām ziņām no dzeltenās preses, mēs esam pietiekami daudz atspēkojuši, mēs esam zinātniski pamatojuši, ka nekas ļauns no tām fluorīda devām, kuras mums ir zobu pastā, jo mēs absolūti neliekam tabletes dzert, mēs neliekam neko citu kaudzēm dzert. Pilnīgi pietiek ar to zobu tīrīšanu 2 reizes dienā ar fluorīdu saturošu zobu pastu. Bet kas tiem cilvēkiem kaiš? Viņi negrib tīrīt zobus, kas viņiem kaiš? Kāpēc viņiem vajag pieķerties kaut kādām tādām baumām un vēl pēc tam tās visas kaut kur izplatīt? Es domāju, ka viņiem patīk lasīt presi, dzelteno presi, un tas taču ir ļoti interesanti palasīt. Un kāpēc man tagad jādod bērnam, ka es esmu izlasījuši, ka tas ir tik šausmīgi slikti, man būs Dauna slimība, man būs onkoloģija, un kas tik nebūs, ja? Ticat man, tad jau piedošana mūsu Amerika lielā sen visi būtu slimi un beigti. Jā, bet viena lieta ir tā, ka mēs nerunājam par sistēmas fluorīdiem. Tā nav ūdens fluorizēšana. Vairs, kas varbūt pasaulē bija tik populāri, un viņi arī ir ļoti ekonomiski, viņi ir izdevīgi. Bet mēs runājam par lokālu, dozētu fluorīdu pielietošanu. Un es teikšu, es arī esmu ļoti zaļu domājoša, bet es no fluorīdu saturošu zopas neatteikšos nepakaut. Kam vajadzīgs zaļu domājuši cilvēks bez zobiem, vai ne? Kā tad, Jā, mēs arī saviem bērniem esam jau tajos laikos, kad vēl nebija fluorīdu saturošās zopas, mēs taču vedām, tīrījām. Mēs vedām no ārzemēm, ja mēs ko vedām, tad mēs redzam arī, kā mainījās situācijas, no jūsu minētajiem 6 vidēji rādītāji 6 zobi. Vidēji bojātiem, mēs tomēr esam uz 2,3. Tāpēc tagad jautājums, kas ir ar tām rekomendācijām, lai situāciju uzlabotu vai vismaz nepasliktinātu? Ko mēs kā vecāki varam darīt un ko bērni var darīt situācijas uzlabošanā? Mīļie vecāki, mīļie vecvecāki, omītes, opītes un auklītes. Visi tie, kuri katru dienu saskarsmē ar bērniem. Vispirms mums ir jāmīl pašiem sevi, jāmīl mūsu bērni. Jo tas, ko mēs viņos investēsim, pašā sākumā no tā brīža attiecībā uz mutes veselību, kad parādās pirmais zobs, tas arī paliks visam mūžam. Jo noteikti paši esat ievērojuši, ja jums ir gadījies iet pie zobārsta, ka tās cenas aug, viņas neies uz leju vismaz tuvākajā laikā.
Un tās investīcijas ir ļoti lielas, jo tā zobu pasta, zobu birste, zobu tīrīšana un vienreiz gadā pie zobu higienista aiziet, vienmēr būs lētāka nekā zoba ārstēšana. Nu jā, es atļaušos tev tā kā varbūt vēl pakomentēt, bet ziniet, es vienmēr esmu teikusi, ka nav visa nauda jādod zobārstiem, lai gan mēs abas esam zobārsti. Ja? Un kā dzīves laikā var ietaupīt dažādu marku vieglās automašīnas. Jā. Es esmu ietaupījusi personīgi ļoti smalku mašīnu. Tas ir vienkārši saulēcīgi rūpēties par zobiem. Man ir mani zobi, man nav neviena lieka zoba mutē. Saprotiet, ja? Jo mēs paskatāmies uz dažu labu mutu un pirms un pēc un saprotam, ka tur tā mašīna ir ieguldīta. Tur tā mašīna un dažādu marku, es gribu teikt. Un dažādu marku. Klau. Tātad, jā. Jo redz, kas pa lietu. Ir cilvēki, un es esmu to dzirdējis pat profesionālu zobārstu konferencēs, ir vecāki, kuri uzskata, ka, piemēram, piespiest bērnam tīrīt zobus pret viņa gribu, lūk, esot vardarbība. Nu, absolūti, vardarbība ir tur, kur mēs nepiespiežam, kur mēs ļaujam, lai bērnam tie zobiņi sabojājās, jo mums, tā kā mēs pārstāvam Rīgas Stradiņu Universitātes stomatoloģijas institūtu arī, un manā pakļautībā ir bērnu nodaļa, ja jūs redzētu tos skatus un tās narkozes, par to mēs vēl arī vēlāk drusītiņi parunāsim. Bet tā vardarbība ir tur, ka mēs to bērnu pažēlojam, atļaujam, nu viņam negribās, viņš ir noguris, un mēs tādā brīdī, nu labi, lai viņš iet gulēt, un es neiztīrīšu tos zobus. Nu tur sākās tā vardarbība, jo nevar būt, ka 2-gadīgam, 3-gadīgam, nu patās bija gadu vecs bērns, kurš atnāk ar 5, 10, 15 cauriem zobiem. Un tad barošanas kļūda. Nu ko tad lai dara? Plus barošanas kļūda. Kas tiek darīts nepareizi? Visbiežākās kļūdas šajā gadījumā, ko vecāki pieļauj? Kāpēc tā notiek? Pirmkārt jau netiek tīrīti zobiņi, tiek dotas saldas uzkodas ēdienreižu starplaikos, tiek doti saldi dzērieni pudelītēs. Kā suliņas kaut kā? Par sulām vispār negribētos runāt, jo ja nu tik šausmīgi to sulu grib dot, nu viņi ir jāšķaida vismaz 1:10 vai vēl vairāk. 1:10? Jā, un ja bērnam nereiz to sulu neiedos, tad vismaz pirmos dzīves gadus viņš iztiks bez tās sulas. Viņam pilnīgi pietiek tīrs ūdens. Bet vai viņš mazos gabaliņos ēda augļus? Nu? Jā, nu, tā ir Tad labāk ir augļi nekā augļu sulas? Noteikti. Jo ir redzēts, ka nāk bērns jau tā ar karioziem zobiem uz narkozēm. Vai nu viņam ir rokā sulas paciņa, vai viņam rokā ir kola, vēl sliktākā gadījumā 3-gadīgam bērnam. Un tad, kad viņš iznāk no narkozes, viņam tiek iedota pudele ar saldu kakao. Nu, balva. Un tad nolaižās roka. Jo kādi gan līdzekļi tiek tērēti, un to valsts apmaksā šo te narkozi. Narkozi tas ir tāpēc, lai rautu zobus ārā? Ne tikai, lai rautu zobus ārā. Pārsvarā jau rauj. Katru dienu institūtā ir vismaz 10-11 gadījumi, kad ir akūtā palīdzība narkozē zobraušanā. Tad, kad nāk ar sapampušiem zobiem. Un tie ir mazie bērni. Tie ir mazie tādi 3-gadnieki, 2-gadnieki, 4-gadnieki. Un lielākā kļūda parasti ir nepareizs uzturs, nepareizs veids, kā to uzturu uzņem, un arī zobu netīrīšana. Jā, mēs vēl pie tā atgriezīsimies. Anda, bet tu droši vien gribēji par grūtniecēm sākt ar to, ka svarīgi ir, ka bērniņi jau gaida. Jā, nu, dabīgi, ka viens no svarīgākiem posmiem ir grūtniecība. Un kā grūtniece pati uzvedīsies, kā viņa rūpēsies par zobiem, tā arī būs zobiņi mazam bērnam. Jūs gribat teikt, ka ir iespējams ietekmēt augļa zobu veselību? Augļa zobu veselību nevar ietekmēt, bet to attieksmi noteikti, jo arī grūtniecības laikā pati jaunā māmiņa, tātad topošā māmiņa, viņa var izjust ļoti lielu diskomfortu, ja viņa līdz tam laikam nekad nebūs bijis pie higienista, nebūs apmeklējis zobārstu, viņa tā druscītiņa patīra. Grūtniecības laikā viņai sākās smagana asiņošana, viņa nobaidās, ko tagad darīt, šausmas, es labāk netīrīšu. Ja? Hormoni dara savu. Jo hormoni tiešām dara savu, hormonu līmenis ir paaugstināts,
un tajā laikā ir īpaši rūpīgi, bet parasti tās visas problēmas rodās tām grūtniecēm, kuras agrāk nav to darījuši. Tās, kuras regulāri apmeklē zobārstu, zobu higienistu galvenais, tām tās problēmas nav. Bet, Andori, piedod, bet te ir arī vēl viena lieta. Tas ir tas laiks, kad jau mammai jāsaprot, ka viņa rūpējās ļoti par sevi, bet kad tikpat ļoti būs jārūpējās par to bērniņu. Tieši tā, un viņai jau tai grūtniecības laikā pie zobārsta un pie zobu higienista, īpaši pie higienista būtu jānāk un jānoskaidro, kas tad ir jādara vēlāk, kad tas bērniņš piedzims, jo nebūs jau tas laiks uzreiz skriet pie zobārsta un konsultēties. Pārcakot, šeit mēs runājam gan par to, ka ir ļoti svarīga profilaks gan pirms grūtniecības, gan grūtniecības laikā nenobīties uzreiz un nemainīt paradumus uz sliktākiem, bet arī saulaicīgi gatavoties uz to, kā bērniņam kopt zobus. Jā, precīzi. Labi, mēs esam sapratuši, ka ir ļoti svarīgi to darīt. Pie rekomendācijām runājot, ir vēl kaut kas, ko noteikti vajadzētu izstāstīt? To es it kā gribēju vēlāk runāt, bet ļoti svarīgi ir pirmā vizīte. Un pirmai vizītei nav jābūt pie zobārsta. Pirmā vizīte var būt pie zobu higienista, jo mūsu zobu higienisti ir pietiekami apmācīti un izgājuši to pašu apmācības kursu, ko zobārsti. Un tātad būtu labi, ja māmiņa atvestu savu bērniņu tad, kad izšķiļās pirmie zobiņi. Nu, tie ir aptuveni 6 mēnešu vecums. Dabīgi neuztraucieties, tajā brīdī neko bērnam nedarīs, neko ļaunu vispār nedara zobārsts un zobu higienists un to bubuli, ko kādreiz vecāki atļaujās, kad, ja tu neklausīsies, aizvedīšu pie zobārstu. Vecāki tā saka? Saka, vēl tagad mēs dzirdam, un atkal es pārlecu atpakaļ tas, ko es redzu gaitenī, ka tās mammas ir sanervozējušās, viņas nāk uz narkozi, vai viņas nāk vienkārši zobus labot pie zobārsta, un tas bērniņš raud. Nu, raud tas mazais bērniņš līdz 3 gadi, nu, kas viņam cits atliek? Nu, ja jūs dzirdētu, ko tās mammas tiem bērniem tur saka, vienas pārmet, vienas draud ar kaut ko sliktu, cits jau piesola nezinu, kādus saldumus un kaut ko. Un vispār labākais vienmēr saka, tev jau neko nedarīs. No šitās frāzes lūdzu izvairieties. Atcakot, nekad nesakiet savam bērnam, ka tev neko tur nedarīs. Jā, jo zobārs un zobu higienists darīs to, kas viņam ir jādara. Un viņš noteikti piedodat, bet šajā situācijā zinās labāk nekā Izdarīsim un miers. Jā. Un nevis izdarīsim, un tu dabūsi saldo soliņu. Nu jā, un tad no rekomendācijām, nu tas jau, ko mēs noteikti šodien vēl vairākas reizes teiksim, tā ir zobu tīrīšana 2 reizes dienā ar florīdu saturošām zobu pastām. Un ļoti silti atceraties, ka jāiegādājās bērniem zobu pasti tāda, kurā ir 1000 ppm, tā ir tā koncentrācija, kas ir jāievēro. Tātad, kas tur jābūt, kam tur jābūt rakstītam ir? Florīdu daudzums, vai nu nātrija florīds, vai nātrija monoflora fosfāts, vienalga. Tātad florīdi 1000 ppm, jo ļoti daudzas vēl firmas, tātad industrija ražo zobu pastas, kurās ir mazāks florīdu daudzums, kurās ir 500, 600. Noteikti nevajadzētu iegādāties šīs pastas, jo maziem bērniem no 6 mēnešu vecuma ir paredzēta 1000. Un uz zobu birstītes mēs liekam plānā kārtiņā tādu smērējienu tikai. Un tad jau, kad tas bērniņš ir paaudzies no 2 līdz 6 gadi, mēs varam likt to izdaudzināto zirnīša daudzumu, un tad no 6 gadu mēs varam lietot jau tādas zobu pastas, kuras ir kāries profilaktiskas, kas ir domātas, lai aizsargātu no zobu kāries, lai stiprinātu zobu emāliju, un tur jau var pa visu zobu birstīti likt pastu. Uzreiz ļoti saistīts jautājums, ir kā ļoti specifisks, un tomēr, vai pēc tam, pēc zobu mazgāšanas, viss kārtīgi jāizskalo ir? Noteikti nē. Nē? Nē. Daudzus gadus atpakaļ šis mīts bija, ka mēs teicām, jāburbuļo tiem vaigiem, jāskalo. Nekādā gadījumā. Iztīram zobus, izspļaujam lieko zobu pastu, ejam gulēt vai ejam dienas gaitās, jo zobi jātīra. Es tomēr atgādināšu no rīta pēc brokastīm un vakarā pēc vakariņām, tad, kad vairāk neko neēdam, neko nedzeram,
iztīram zobus, un lai tā zobu pasta paliek zobu spraugās. Un te uzreiz es gribu teikt, ko par to saka gastroenterologi? Kādā ziņā? Un atkal jāsaka, ka tajās koncentrācijās tas viss ir zobu pastā aprēķināts, kad arī, ja mēs norīsim kaut kādu daudzumu, jo mazie bērni noteikti norīs. Nevajag ēst. Nevajag ēst zobu pastu. Un tik, cik viņš norīs ar tām siekalām, nekāds ļaunums nebūs. Ticat mums. Tātad pēc zobu skalošanas vienkārši visu kārtīgi izpļām, neskalojam. Kas notiek, ja nu pēkšņi pa daudz mēs lietojam to zobu pastu? Jūs sakat zirnītes vai uzsmērēt tikai? Jo es arī tagad domāju, lai puto ritīgi, tur redz, kur tā... Es domāju, ka Latvijā mēs neesam novērojuši nekādas fluorozes. Tas ir Egitas teiciens, mazi daži balti plankumiņi, tas nebūs. Ir labāk nekā absolūti bojāt zobu. Bet redziet, te jau ir vēl viena lieta. Parasti fluorozes, kad ir par daudz fluorīdu, ir tad, ja ir kāds sistēmas līdzeklis, Tas nozīmē tabletes vai dzeramais ūdens, un tad vēl plus norīšana. Bet mums Latvijā ir ļoti senas fluorīdu tablešu lietošanas tradīcijas. Bija doktora Vanaga, paldies viņai, viņa fluorīdus ļoti, ļoti cienīja, bet šobrīd nevajag to. Ko tas fluorīds vispār dara? Kāpēc tas ir nepieciešams? Pirmkārt, jo fluorīds mums kavē demineralizāciju, tātad zobu bojāšanos, un veicina remineralizāciju, tātad nostiprina zobu emalju. Viņš arī uzkrājās, mums arī, ja drusku tas aplikums ir aplicis, arī tur uzkrājās drusītiņ fluorīds. Fluorīds mums izmaina mikrofloru, neļauj mikroflorai darboties zobu vidē. Tā kā tie ir tie galvenie, kas mums... Laiks jau mums skrien, bet mēs gribam ļoti uzsvērt arī to, kad ir ārkārtīgi svarīgi, cik daudz un cik bieži lietot cukuru. Jā. Un tur tā ir vesela lekcija par to, ka vecākiem tomēr vajadzētu skatīties, ko produkti satur, jo tur ir vienkārši, mēs varam ja tur uz 100 gramiem produktu ir vairāk kā 15 gramu tīrs cukurs, tas ir ļoti salds produkts. Un vairāk gatavot mājās un vairāk kontrolēt un nelikt, būtībā bērnam vajag, bērnam tas ir 3 teikarotas dienā, bet iedomājieties, ka maziem bērniem, bet līdz 5 gadu vecumam būtībā nevajadzētu. Ne sāli, ne cukuri. Tas ir noteikumi, ka vecāki to paši nelieto uzturā, Slēptie cukuri, jā. Un te mums ir, redziet, uzraudzītā zobu tīrīšanas. Tas mums diezgan sens plakātiņš ir, bet mēs gribam teikt, ka tā labā mutes veselība ir vecāku atbildība, un tad pedagogi dārziņos var palīdzēt uzraudzītā zobu tīrīšana bērndārzos, un tad var palīdzēt zobu higienis, un tad var palīdzēt zobārsts. Bet pamatā laba mutes veselība ir vecāku nopelns. Vecākot neceram, ka mēs vienreiz bērnam parādīsim, kā tas pareizi jādara, un viņš tagad pats savā nodabā to katreiz pareizi darīs. Jāpārtīra. 8, 10 gadi. Tā kā vecāki paskatās, kā ir, un tad pārtīra? Pārtīra. Jā, mums ļoti bieži nāk vecāki un saka, man bērns ir pietiekami liels, viņam jau ir 5 gadi, viņš var pats tīrīt zobus. Ticat man, viņš nevar iztīrīt. Viņš līdz 10 gadiem nevar kārtīgi iztīrīt. Ok. Es domāju, ka man liekas, ka man brīžiem pašam vajag uzraudzību tādās situācijās. Čiks un viss. Ātri, pa kreisi, ziniet, ko labāk ātri nekā nemaz. Ļoti labs ieteikums, labāk ātri nekā nemaz, ja gadījumā kās. Gribu atgādināt tiem mūsu skatītājiem, kas mums šeit klātienē ATA centrā mūs skatās un arī tiešraidē. Es šobrīd sarunājos ar profesoru Andu Brinkmanu, zobārsti, Latvijas zobārstu asociācijas prezidentu un asociēto profesoru Egitu Senekolu, docētāju, pētnieci Rīgas Tradiņu universitātes zobu terapijas un mutes veselības katedrā. Un mūsu stāsts ir par to, kā vecāki varētu uzlabot bērnu mutes veselību. Jā, pēdējā laikā, salīdzinājumā ar 90. gadiem, tas ir mainījies labo pusi, runājot par to, cik daudz bērniem zobu tiek izrauts vai plombēts vai kā citādi ārstēts. Diemžēl šī procedūra bieži vien var būt ļoti arī sarežģīta. Starp citu par narkozi jūs minējāt. Vai stāsts ir par kopējo narkozi? Jā, par lielo narkozi. Jo citādi tas bērns nav ar mieru. Mēs kaut kur pārliksim tagad uz citām tēmām, bet runāsim, tas, kas pašlaik parādās ekrānā, tas ir pudeļkāries.
Un parasti pudeļkāries agrāk bija 3-4 gados, tagad arī pudeļkāries paliek jaunāks, un tie piena zobiņi ļoti ātri bojājās. Ja ir sācies šis process, tātad, ja tie zobi nav tīrīti, ja viņš ir gulējis ar saldu pudelīti rokās, un jau uz nakti kādreiz ir likta tā pudelīte, un ja tie zobiņi nav iztīrīti, tad tas stāvoklis tāds ir, kā bija attēlos, un tad šiem mazajiem bērniem jau nekas cits neatliek, kā tikai narkoze. Dabīgi mēs vēl vēlāk runāsim par jaunajām neinvazīvajām metodēm, tādām, kur mēs varētu apstādināt šos agrīnā bērna zobu kāriesu, bet lielākais daudzums, kas mums atnāk ar 15 cauriem zobiem, un ne jau viņi tikai cauri, viņi tur ir palikuši dažkārt tikai saknes mutē. Bet pudeļkāries tas nozīmē, ka stāsts ir par knupīšiem vai par jebkuru pudeli? Par netīrīšanu plus pudele. Ar saldu saturu. Saldās pudeles. Netīrīšanu un pudeli. Labi, kāda ir alternatīva? Tīrīšana un tīrs ūdens. Starp citu, un ir arī vēl viena lieta, ka maziem bērniem tomēr vajadzētu pēc iespējas ātrāk no pudeles pāriet uz snīpīšu krūzītēm. Jā. Un ar to pudeli nestaigāt līdz 3-4 gadu vecumam, kur iekšā ir reāli cukurs. Ja? Labi, kas mums tālāk ir? Ja mēs skatāmies arī uz to visu, tātad zobiņus jāsāk tīrīt no tā brīža, kad ir mutē parādījies pirmais zobs. Un mēs varam būt lepni, ka Latvijā mēs varam iegādāties visus līdzekļus, lai mazam bērnam iztīrītu zobus. Lūk, tur ir uz pirkstenis, tas nav domāts vairāk kā tīrīšanai, vairāk kā smaganu masāžai. Tagad var nopirkt arī speciāls gumijas zobu birstes, kuras ir domātas, lai bērniņš tajā laikā, kad šķiļās zobiņi, kad siekalojās, kad bērns paliek nemierīgs, tajā laikā dot graust bērnam šo te zobu birstīti un tās sāpes pāries. Tikpat labi var dot augstuma, riņķus, augstas zobu birstes. To visu arī mēs daudz esam, arī te attēlā var redzēt, kur bērniņš kožļā šo te zobu birstīti. Tā kā to visu mēs varam šobrīd Latvijā iegādāties. Un tie zobiņi ir jātīra, un tam mazajam bērnam tātad bija tas 1000 ppm fluorīdu saturošu zobu pasta. Starp citu, kas ir nākamais, kas mums obligāti jāizstāsta? Mums ir atlikuši apmēram kādas 10 minūtes. Atgādinājums tiem, kas mūs skatās tiešsaistē. Ja pēkšņi jūs nu pat pieslēdzāties un kaut ko palaidāt garām, šīs sarunas ieraksts būs pieejams tavam smaidam.lv. Arī varēsiet noskatīties vēlreiz. Mans sarunbiedrenis ir profesora Anda Brinkmana un asociētā profesora Egita Senekova. Un nākamajās 10 minūtēs mums jāpagūst izstāstīt vairākas lietas. Tātad viena lieta, vai ir pasaulē kādi labie piemēri, otra lieta, kāda ir atbildība par to, ka vecāki, piemēram, neveic savus vecāku pienākumus attiecībā uz zobu veselību. Jo es esmu dzirdējis, ka pat likumā kaut kas par to ir rakstīts. Mēs ar to gribētu. Mēs jau ar tiesības sargu ievedām sarunas par to, ka vajadzētu stingri noteikti definēt, kāda ir profesionāļa atbildība un kāda ir vecāka atbildība vai aprūpētāju atbildība. Ja? Bet varbūt man kolēģi var pabeigt vēl par tiem silantiem, jo tas arī ir labs piemērs. Ja? Un arī par to vecāku atbildību mums ir bijuši gadījumi, ka mēs esam zvanījuši bāriņu tiesai. Bāriņu tiesai? Jā, jo vienkārši mēs jūtam, ka tur nekas nebūs. Mēs varam stāstīt, un tas bērns atnāk vienreiz uz narkozi, un viņš nāk jau gada laikā otrais uz narkozi. Tā ir visdziļākā vardarbība, un vecāki padara bērnus par invalīdiem. Un tie ir vecāki, kas to izdara. Jā, jo pēdējā laikā arī sociālajos tīklos figurē tāda pārliecība, ka mammas pret vardarbību vai tēti pret vardarbību, un vardarbību skaitās tīrīt zobus bērnam pret viņa paša gribu. Pilnīgi absurds. Ir ļoti labs videoklips par to, kā labāk tīrīt. Zobu tīrīšanu YouTube'ā var paskatīties latviešu valodā. Mūsu higienista Anda Mirono ļoti smuki parāda dažādas pozas un veidus, kā to var darīt, ka tomēr tos zobus Jo dabīgi pirmā reizītē tas bērniņš varbūt stingrāk ir jāpaņem, jāpiekļauj sev klāt tas mazais bērns. To visu var ar rotaļām, ar spēlītēm, to visu var izdarīt. Bet tagad es vēl pabeigšu un tad es došu kolēģei jau vārdu līdz beigām. Jā. Tātad
Mēs ļoti priecājamies, ka beidzot mūsos ir ieklausījusies Nacionālais veselības dienests un jaunajos tarifos par valsts apmaksātajiem manipulācijām ir ielikti silanti un florīdu lakas. Pasaulē ir ļoti daudz lieto silantus, ir visdažādākās programmas, skolu programmas, valstiskas programmas. Mums tas ir visu laiku maksas pakalpojums, un tas ir tas, kas druscītiņi attur. Kas ir silants? Silants ir tāds, vienkāršiem vārdiem es teikšu, šķidrs plombējamais materiāls, ar kuru pārklājam zobu kožamās virsmas. Un to parasti dara tad, kad ir tikko izšķīlušies pastāvīgie zobi. To var likt arī piena zobiem, bet vairāk tiek likts pastāvīgiem zobiem, tad, kad lielie molāri izšķiļās, un parasti lielajiem molāriem ir tādas dziļas rieviņas uz zobiem. Un tad higienists vai zobārsts izvērtē to situāciju, un ja tur nav zobu kāries jau iemeties, tad mēs liekam šos silantus, kas pasargā zobu. Profilaktisks pasākums. Profilaktiski pasargā, jo tās rieviņās visātrāk tās ir retensijas vietas, kur šie mikrobēdieni atliekas un baktērijas paliek. Tā kā beidzot mūsu bērniem arī būs šie silanti valsts programmā, tā kā tas ir tas priecīgākais. Varbūt tā kā laiks skrien, varbūt mēs tad pieminēsim arī tās jaunās metodes. Metodes, ar kurām vairs nenotiek kurpšana. Pavisam vienkārši. Ja? Varbūt, Anda, tu vēl vari pakomentēt drusiņu to, kas ir. Arī, ko mēs šeit šobrīd redzam, ja mēs skatāmies? Šobrīd jūs redzat vienu 2-gadīgu bērniņu, kurš atnāca ar karioziem zobiem, 2-gadīgs bērniņš, ja? Un šis bērniņš bija dzīvojis Amerikā, un tad, kad viņš atnāca, mēs pa gabalu, karjos zobi un viss ir slikti. Un viss ir slikti. Tad, kad mēs sākām domāt, ko tam bērniņam var darīt, tas zobārs skatās, ka tie melnie it kā caurumi palikuši cieti. Un tajā laikā, tas bija Covid laikā, tajā laikā mums tikai sākās tas pētījums par šīm te neinvazīvām metodēm, kad bez urpšanas mēs varētu kaut ko darīt bērnu zobu labā. Tas ir burtiski kaut kāds svaigākais risinājums. Pilnīgi svaigs, un tas ir sudraba diamīts. Vienīgais sliktums no tā sudraba diamīta, ka viņš pārkrāso zobiņus melnā krāsā. Bet ar šīs metodas palīdzību, principā, mēs to kāriesu arestējam, kā mēs sakam. Apstādinam. Un šajā gadījumā pēc tam tie zobiņi tika apslīpēti, jo tur tā zoba emāli bija cieta, un tajā apakšējā attēlā var redzēt, tur ir uzlikti cirkonija kronīši bērnam. Tas ir 2 gadu vecumā. Arī tādu manipulāciju pie mums var saņemt, tas ir maksas pakalpojums. Tas, ko jūs sakāt, tagad ir augšējā bilde, ir pirms un apakšējā bilde pēc. Jā. 2 gadu vecam bērnam. Un jūs pat nestādaties priekšā, kāds prieks, nerunājot par omītēm, mammām, tētiem, kāds prieks bija tam 2-gadīgam bērnam, kad viņi ieraudzīs sevi ar zobiem. No tā viss var izvairīties pareizi, barojot, pareizi dzirdot un pareizi tīrot. Es gribu pieminēt vēl vienu lietu. Protams, mums ir daudz slaidu un mēs runāt 2-3 stundas, vai ne? Bet tā lieta... Tos mēs pēc tam dienas laikā parādīsim. Bet redziet, lieta ir tāda. Daži vecāki, gara rinda, mīļie vecāki, pat sabojātu zobs. Ņemiet zobu virsti, ņemiet zobu pastflorīdu saturošu un tīriet to sabojāto caurumu, tīriet. Apstāsies tas kāries, viņš neies uz priekšu, nevis es te tagad netieku klāt, zobs bojājās tālāk. Var apstādināt jebkuru bojājumu, un Anda varbūt vēl arī nepieminēja, bet ir arī tagad tādi smalki, viņu sauc par hall kroņiem, ka, teiksim, šitādam bojātam zobam, protams, viņu tur tā kā apstrādā. Sānu zobiem vairāk. Sānu zobiem. Un viņam uzliek virsū arī smuku kroni, ne baltu, bet metālisku. Bet viņš ir, skābeklis nav, baktērijām barošanās nav, process apstājās, zobs ir sakodienā, viņš paliek. Jo kas ir ļoti svarīgi, tas ir vienreiz jāizbeidz, ka piena zobi, tas jau
stundas, vai ne, lai viņi tur bojājās, augs nākošie. Ja nerūpēsies par piena zobiem, tad būs problēmas arī ar pastāvīgiem zobiem. Saprotiet, bet vienmēr... Piena zobu veselība atstāja iespēju arī uz īstiem. Protams. Piena zobu saglabājam vietu patstāvīgam zobam. Ja ātrāk, tā kā mēs te runājam par tiem 15 zobiem, ko izrauja ārā bērnam, padomājiet paši, 3 gadu vecumā. Nu, viņš nevar ne ēst, ne runāt, neko. Labi. Mums ir burtiski, es teiktu, palikušas pāris minūtes, kurās mums ir jānoslēdz mūsu saruna ar kādu aicinājumu uz rīcību. Jo, protams, ka jums ir iespēja, mīļie skatītāji, šo sarunu ierakstā arī noskatīties vēlreiz un visu nepieciešamo pierakstīt. Bet principā jau diezgan vienkārši tās rekomendācijas, par kurām mēs šodien jau esam runājuši. Un tomēr, kas ir tas pats svarīgākais, kas mūsu sarunas noslēgumā vēl ir jāpastāst? Nu, mēs vēl gribam teikt, pavisam ātri, kad ir arī tādas labas prakses piemēri Eiropā. Ir arī Skotija, starp citu, ir ar tādu Child Smile programmu pierādījusi visai pasaulē. Bet viņiem ir ļoti svarīgi, ka tā ir valsts finansēta. Tur katrs bērns tiek aprūpēts no paša sākuma, arī no vispārējās medicīnas māsas. Viņam pat tika piemeklēts zobārsts. Bērni saņem, kā jūs redzat, komplektā zobbirstu un zobbastu, snīpīšu krūzi. Ja? Tur ir veseli etapi, ka veidojās arī tiešām tāda saikne starp zobārstniecību, ģimeni un pat medmāsu. Un kas vēl ir ļoti svarīgi, tur ir gan bērndārs, gan skolas aptverts visā Skotijā, un tur ir silanti, tur ļoti tiek likt silanti, tiek likt lakas. Nu, faktiski ar šādu programmu Skoti ir pilnīgi un absolūti pierādījuši to, ka tas strādā. Un pat ieguldot naudu profilaksē, dodot visus šos profilaks līdzekļus, ārstēšana ir ievērojami samazinājusies un reāli valstī ir ietaupījums. Mēs kaut ko līdzīgi gribam pilotu projektā, mēs esam iesnieguši viņu Cēsu rajonā, nu redzēs. Vienīgais, ko mēs tiešām gribētu, lai valstī, nu mums ir arī ļoti daudz dažādas pat izglītojošas programmas, ja? Bet problēma ir tā, ka mūsu valstī, ja kaut kas notiek, tad tas vienmēr un visur ir saistīts ar to, nu, mums ir arī izglītojošas programmas, mēs paši esam radījuši gana daudz, bet šīs izglītojošās programmas parasti aptver tikai, nu, gan vai jāsaka tā kā iepirkumā. Tā kā, mīļie vecāki, ja jūs dzirdat, ka bērndārzā piedāvā kādu veselības veicinošu programmu, lūdzu atbalstiet to, piekrītat. Jo tikai tie, kas grib to dabūn, kas ir absolūti nepareizi. Latvija nevar būt melni un balti pleķi. Kas grib dabūn, kas negrib, viss notiek kā iet. Ja? Un starp citu, paskatieties slimību profilaks kontrolas centra mājaslapu. Tur ir gana daudz dažādi materiāli. Tagad varbūt arī var uzlikt var daudz un dažādi materiāli, kur jūs varat paskatīties, kā rūpēties par mazu bērnu mutes veselību. Paldies! Nu, es teiktu, ka, protams, mēs visu nepagūsim izrunāt, bet šos slaidus mēs vēl šeit vismaz zālē noteikti redzēsim. Laika pa laikam arī jums būs tāda iespēja. Tā bija diskusija, kas notiek Latvijā, ja runājam par mutes veselību, tīpaši bērniem un lielākiem un mazākiem bērniem, un sākot ar pašu pirmo piena zobu. Jā. Un tā ir ļoti svarīga nianses. Mēs negaidām, kad mute būs pilna zobiem, tad jau, kā ir novērots, būs krietni par vēlu. Ja gadījumā jūs šeit klātesošie varētu lūdzu aplaudēt profesorai Andai Brinkmanai un astātē profesorai Egitai Senekolai, kas bija mans šīdienas sarunbiedrens. Mēs esam labi piemēri ar to, ka mums ir savi zobi mutē. Nevis tā kā Latvijā mūsu vecumā vidēji trūks 20 zobi. Profilakse strādā, piekrītat? Piekrītam, absolūti. Jā, un viņi strādā mūsu bērniem, mazbērniem un tā tālāk. Jā. Katram zobārstam ir tieši tādam jābūt. Paldies jums. Viss.